radās iespējas, ka tulkotājiem ir nācies pamatīgi pasvīst. Nu jā, pēc radinieka nogalināšanas droši vien lielākā traģēdija, kas ar cilvēku varēja notikt gan Bībelē, gan citās eposos, ir izsūtījums, atrašanās trimdā. Mēs vienkārši lasītāji tiekam nogādāti tādā pilnīgā bezlaikā, beztelpā. Tas Levī pārsteigums, kad viņš konstatē, kādi ir tie dienvidi, viņš to arī nebija zinājis. Viņš to nebija zinājis un arī nebija bijis. Kristus apstājās pie Ebolī. Par grāmatu. Kristus apstājās pie Ebolī ir viens no itāļu literatūras spilgtākajiem darbiem par Itālijas dienvidu realitāti, kas sakņojas autora personīgajā pieredzē. Fašistu režīma laikā viņš tika izsūtīts uz nomaļu Lukānijas ciematu. Karlo Levī ar izcilu vērotāju talantu apraksta Itālijas dienvidu dabu, attiecības, vietējo zemnieku mājticību, sūro ikdienu un to, kā valsts un baznīca šos cilvēkus gadsimtiem ilgi ir atstājušas novārtā. Karlo Levī bija ārsts, rakstnieks, glaznotājs un antifašists, viens no 20. gadsimta nozīmīgākajiem Itālijas kultūras un politiskās domas pārstāvjiem. Labdien! Labdien! Šis ir izdevniecības Aminoria podcasts, uz kuru es esmu uzaicinājis tulkotāju un grāmatu redaktoru Ievu Lejasmejeri. Un šis podcasts tiek veidots sakarā ar itāļu rakstnieku Karlo Levī grāmatu Kristus apstājās pie Ebolī, ko es esmu iztulkojis. Un šīs grāmatas kontekstā mēs apspriežam dažādas ar literatūru saistītas lietas. Prieks redzēt. Apsveicu. Liels paldies. Un es gribētu uzdot vairākus jautājumus, kas saistīti tieši ar redakcijas darbu. Zinot arī, ka es lasīju uz grāmatu, kas ir galvenais klupšanas akmens no redaktora skatījuma, ko tulkotājs var pieļaut? No kā man, piemēram, būtu ārkārtīgi jāpiesargās tulkojot grāmatas, tieši redaktoru un redakcijas skatījumā? To jautājumu uzdot tāpēc, ka šī ir pirmā grāmata, faktiski, ko es esmu tulkojis vairākas grāmatas, man šī kāds 30, 40. Un šī faktiski ir pirmā, ko es esmu izvēlējies pats, ar ko es esmu aizrāvies, un dabīgi, ka aizraujoties ar kaut ko, cilvēks savā aizrautībā var daudz ko nepamanīt. No kā būtu jāpiesargās šādā situācijā? Rediģēt tulkotu tekstu, jebkurā gadījumā ir daudz riskantāk un sarežģītāk nekā tekstu, kas ir jau radīts, veidots, rakstīts tajā valodā, ar kur es strādāju. Man liekas, ka iepazīstoties ar šo tekstu, radās iespējas, ka tulkotājiem ir nācies pamatīgi pasvīst. Gan no valodas tādu konstrukciju viedokļu, nav nejausmas, kā vispār iespējams salikt kaut kādā jēdzīgā, sintaktiskā, tādā jēdzīgā teikumā daudzus no šeit tiem sarakstītiem, iztulkotiem, publicētiem teikumiem. Jā, es domāju, ka šis teksts ir ļoti, ļoti sarežģīts darbs bijis. Nevar piedalīties šīs grāmatas redaktora Tamāra Liseka. Tamāra Liseka, diemžēl, nav klāt. Viņai būtu ko teikt. Es gribētu arī noteikti mūsu sarunas kontekstā piesaukt Tamāru Liseku kā ārkārtīgi talantīgu grāmatu redaktoru un ārkārtīgi talantīgu speciālisti. Un es pats sev uzdošu jautājumu, pats sev atbildēšu arī. Neņem ļaunā, kāpēc, Tamāra Liseka bija šīs grāmatas redaktora? Lielā mērā personiski iemeslu dēļ, tāpēc, ka viņa bija redaktora manam pirmajam tulkojumam, ko es tulkoju no ivrīta un ebreju valodas, kas saucās rakstnieka Amos Oza grāmata Melnā kasta, kur iznāca 2000. gadā. Un viņa faktiski man kā jaunu cilvēku dresēja, kam pievērst uzmanību, bet ne tik pārmetoši, lai es pēc tam uz visiem laikiem aizmest projām un netulkot un vairs nekad. Un viņa arī
atklāja daudz tādus noslēpumus, kurus un daudz amata knifus, kurus faktiski nav iespējams ievērot. Viens no šiem amata knifiem, ko viņa arī tagad atkārtoja, un viņa joprojām rediģēja tos papīru, viņa sacīja, piemēram, ka grāmata, ka tev ir gatava, tad tu viņu paskaties, izdari savu labāko un noliec viņu nostāvēties. Vai tu vari padalīties, piemēram, ar tādiem redaktora amata knifiem, kas būtu jāievēro cilvēkam, izņemot šo te nostāvēšanos un nogaidīšanu, kas ir vēl tāds, piemēram, ko varētu darīt, lai uzlabotu, lai nebūtu tā kā vienmēr, kad tev ir iznākusi grāmata, kas ir mīļa, tu atver un secini, tur... Tiec līdz pirmajai kļūdai un tālāk vairs nelasīt. Vai līdz 20 tajai kļūdai un tad galīgi. Kā novērst, jo nav nekāds noslēpums, piemēram, ne tikai manas darbus, jebkurus, aplūkojot tās kļūdas ir, ko tehniski varētu darīt šajā jomā? Jā, protams, man ir ieteikumi dažādi, ļoti lietišķi izdevējiem, piemēram. Bet to jau visi zina. Droši vien dažādu vienkārši, nezinu, finansiāli vai kādu iemeslu dēļ tas vai nu tiek vai netiek lietots, jeb darbināts. Proti daudzu acu pāru princips. Cik acis tas ir vecs ļoti. Cik acis vajadzīgs vienam redaktoram? Viņam pietiks ar 2, bet ir labi, ja viņš nav viens. Proti viens ir droši palīgs tā laika distance, ko ir pieminējis Lisakas kundze. Bet kā, jo vairāk ieinteresētu cilvēku lasīs to tekstu, jo tas tekstam nāks par labu. Klasiskajā tulkošanā bieži tiek piesaukts tāds 5 acu princips. Manuprāt, kādreiz bija tā, ka tie ir 2,5 cilvēki. Tā kā ar 2 acīm un viens 3 acis. Divi strādā ļoti rūpīgi, un tad viens laikam ir tāds, kas skatās ar piemiegt vienu aci un pamana visas kļūdas, jo ir vajadzīgs tas vēl viens cilvēks, kurš varbūt nav tieši tik saistīts ar to tekstu. Man ienāca prātā kaut kāda līdzība vai kaut kāda tāda asociācija, ko es kādreiz esmu domājusi saistībā ar vienu no savām profesijām, proti mākslas kritiku, ka veiksmīgs ir tas darbs, kurš procesā vai kaut kādos vēl citos, nezinu, parametros vai apstākļos līdzinās tam sarunas priekšmetam, nezinu. Piemēram, ja tu raksti par kaut kādu gleznu, nezinu, mākslas darbu, tad, ja tu līdzīgi pieeji tam tekstam, kā šī darba autors ir piegājis darbam, tad tu vari cerēt uz kaut kādu labu rezultātu. Un to varētu attiecināt uz to darbu ar, piemēram, brīnišķīgu literāra teksta tulkojumu. Jā, es varu tikai silti ieteikt, izturēties pret šo tekstu kā pret savu. Būtībā katru reizi, lai kurš arī šo tekstu lasītu un pārlasītu, jā, es silti ieteiktu lasīt šo tekstu kā savu. It kā kaut kādā veidā viņu taisīt no jauna. Tas nenozīmē pārveidot, bet tas nozīmē iedziļināties. Un iedziļināšanās mēs visi zinām, ko prasa. Tā prasa laiku. Un, lai varētu kaut kam atvēlēt laiku, mēs arī zinām, kādi apstākļi visādi tam vajadzīgi. Jā, bet laiks ir vajadzīgs. Kad tu lasīji Levija grāmatu, 2025. gadā grāmatu, kas faktiski ir tapusi Musolīni režīma laikā, vai bija kaut kas tāds, kas tev visvairāk lasītajā uzrunāja vai satrieca vai radīja pārsteigumu? Mani tiešām satrieca, uz to gan es varu atbildēt tieši. Mani satrieca sajūta, ka es lasu par sabiedrību, kuru es ļoti labi pazīstu. Es lasu par savu dzimto pilsētu, par saviem laika biedriem lielā mērā.
Protams, es negribu pārspīlēt, ka tur tas ir norakstīts kaut kā, ka ir pilnīgi tāda deja vu sajūta. Nē, bet šim darbam piemīt pilnīgi ģeniāla tāda pārlaicīguma, kaut kāda kvalitāte. Kāpēc šis Galjāno un pirms tam Grasāno, tie nometinājumi ciemi, un kāpēc šie Itālijas dienvidi, tajos ir runa par 20. gadiem. Par 30. 20. nogale 30. notikumi. Viņš raksta 30. Apmēram tāds laiks. Bet tur ir atsauce uz to 28. gadu, uz krīzi un tam līdzīgi, ja tur runājot par tiem itāļu emigrantiem, kuri tur aizbrauc uz Ameriku un tam līdzīgi. Es domāju, sveika gauja 28. 8. Tā sasaukšanās, labi, ne tikai notikumi un kaut kādas tādas sabiedriskas, tādas ekonomiskas to sekas, kas ļoti līdzinās, bet tādi sociāli antropoloģiski vērojumi, raksturojumi, no kuru līdzības nekļūst ļoti priecīgi. Jā, es varbūt varu piebilst. Tā ir tāda galvenā noskaņa, galvenais tāds iespējas, kas tajā brīdī, kad tu lasīji to tekstu, šis iespējas vienreiz notīnkšķ, tu tā skurinies un domā, kas tas tāds? Un tu lasi, un tad tevi šajā līdzību iespaidā teksts ievelk aizvien vairāk. Tas ievilciens arī ir tāds gandrīz biedējošs. Tas ir ārkārtīgi meistarīgi uzrakstīts teksts. Jā, bez šaubām. Es drīkstu piebilst vēl vienu lietu. Es atkal lasot, kas man ienāca prātā, ļoti izteikti var just, ka šis ir teksts, kura autors nevien nav lasījis, bet visticamāk tajā laikā, kad viņš ir rakstījis šo tekstu, nav vispār nevienam bijušas pieejamas nekādas rokas grāmatas par literāru tekstu, veidošanu, radošumu un tam līdzīgi. Tas viņa veids, kādā viņš spēja skatīties uz dzīvi un to pierakstīt, un kā viņš var no tā savu vērojumu, no savas pieredzes veidot brīnišķīgu tekstu, tajā nav gandrīz nekādu pastarpinājumu. Kaut gan runa, protams, ir par pilnīgi modernu sabiedrību. Tas nav 19. gadsimta romāns arī, bet tāda autentiskuma tāda sajūta. Man sajūsmina šajā tekstā. Lielas paldies par dalīšanos. Ja es drīkstu piebilst, manis atriecas pilnīgi tāds fenomens, par kuru es nemaz nebiju pratis izrunāt, bet biju novērojis, un ar kuru īstenībā man bija vairāk cilvēku dalījušies. Proti, tad, kad bija tā milzīgā depopulācija, kad cilvēki masveidā brauc projām no Itālijas, ne tikai no dienvidiem, bet no visas Itālijas. Un tur tas dalījums bija ļoti vienkāršs, ka nabadzīgie cilvēki brauc uz Ameriku un bagātākie brauc uz Dienvidu Ameriku. Piemēram, tipiski bija Argentīna vai Brazīlija. Un divas lietas, ka viņi nekad bieži vien, nekad es negribētu pārspīlēt, bet bieži vien nespēja iedzīvoties jaunajās mītnes zemēs. Turpināja ēst tos pašus ēdienus, jutās apspiesti, bieži vien nodzīvoja 20-30 gadus un vēlāk atgriezušies Itālijā. Un tas, ko Levija apraksta ar tādu precizitāti, bija tā, it kā viņi nekur nebūtu braukuši. Es atceros to vietu. Viņi atbrauc atpakaļ, iztērēja savu naudu, nopērkot varbūt neauglīgu zemīti. Nedēļas laikā apgūtās angļu valodas kripatas jau bija padzisušas projām, un tā sajūta, ka tu it kā nekur neesi braucis. To es esmu konstatējis ar vairākiem cilvēkiem, kas ir braukuši projām, piemēram, no Kurzemes šeit pat, un tam līdzīgi, ka tu nekur neesi bijis. Kas tavuprāt nosaka šādas izjūtas iespējamību?
Kā tāda var rasties? Jo bieži aizbraucējiem un atbraucējiem. Jā, ka tu esi pavadījis 30 gadus citur un it kā nekur neesi bijis. Un tā nav literatūra. Kas ir pamatā šādai cilvēkai? Nav nejausmas. Es nekad nekur neesmu braukusi tādā nozīmē. Bet man ir gan versija, kas ir saistīta ar to iespaidu kopīgo tieši no tā teksta kopumā. Proti, ka šis cilvēks brīnišķīgais, šis Karlo Levī, viņš ir mācējis uzrakstīt darbu, tekstu. Viņš raksta, protams, par Itāliju, par tās dienvidiem, par ļoti konkrētiem tādiem sociāli-politiskiem, politiski-ekonomiskiem visādiem apstākļiem. Bet viņš runā, tas viņa teksts, pat ja viņš pats par to nerunā, kaut gan viņš ir diezgan detalizēts arī savā attieksmē pret šo, kam ir jēga, kam nav, kam nekad nav bijusi, kam tūlīt nebūs. Tas ir, manuprāt, šī teksta galvenā vērtība ir tieši šeit, proti tajā burvībā. Ka mēs vienkārši lasītāji tiekam nogādāti tādā pilnīgā bezlaikā, beztelpā. Labi, par to detalizāciju. Viņš arī tur tā atļaujās rakstīt, ka kam visam nav nozīmes. Valodai nav nozīmes, valstī nav nozīmes, visādiem institūtiem nav nozīmes. Rakstot par to pilnīgi tādu, rurālo, tādu dažādās nozīmēs tumšo sabiedrību. Un tas ir, manuprāt, ļoti skaisti un veselīgi lasīt šo tekstu. Jā, tādu viedokļu. Lielas paldies par sarunu. Esmu ļoti pateicīgs, ka atradu laiku atnākt. Jā, bija prieks atnākt. Pasēdēt. Labdien, Ilmār! Šis ir podcasts, ko organizē izdevniecība Menoris, un tas ir veidots uzmanības centrā paturot manis tulkoto Karlo Levī grāmatu Kristus apstājās pie Eboli no itāļu valodas, un es esmu aicinājis tevi sarunai par šo grāmatu un arī par literatūru plašāk. Un es gribētu sākt uzreiz ar tiešu jautājumu. Vai tev patika šī grāmata? Es tikai pāršķirstīju. Es to neizlasīju rūpīgi. Es domāju, ka es aptuveni uzķēru, kāda tā ir. Tā ir ļoti labi uzrakstīta. Tā ir noteikti raksturīga tam periodam. Kā viņš arī rakstīja par noteiktu vēsturisku notikumu ar sevi. Noteiktā vēsturiskā brīdī viņš arī to uzrakstīja, kad Otrais pasaules karš vēl nebija beidzies. Jā, Karlo Levī bija izsūtīts uz tā laika Lukānī, mūsdienās Bazilikātu, dēļ savas politiskās darbības. Musolīni tur viņu izsūtīja, un šis izsūtījums daudziem neliktos, daudziem tiem, kas tika izsūtīti, piemēram, uz Sibīriju, tas neliktos vispār nekāds izsūtījums. Viņš dzīvo privātā mājā, ko īrē, viņam ir virēji, viņš glezno. Tiesa nedrīkst gleznot visu, nedrīkst attālināties no ciema tālāk par noteiktu attālumu, bet dabīgi, ka politiski notikumi to ietekmē. Bet kas interesanti, es uzreiz iedomājos par to, ka izsūtījums kā soda veids Itālijā vai senajā Romā jau ir bijis pazīstams pirms vairāk kā 2000 gadu, un tas ir tāds tradicionāls paņēmiens, kā tikt galā ar politiskiem pretiniekiem, izsūtīt viņus kaut kur uz provinci vai ārpus valsts teritorijas. Un kaut kādā ziņā tas bija tāds arī aristokrātisks soda veids, jo droši vien tādus augstdzimušus vai labi izglītotus vai sabiedrībā zināmus cilvēkus gluži nogalināt neatļāvās, bet no viņiem tika vaļā šādā veidā. Un tas ir jūtams arī tajā Levī izsūtījumā un tajā, kā viņš tajā dzīvoja. Un
Pirms tam taču viņš bija Parīzē dzīvojis, ja kā es saprotu. Jā, kādu laiciņu, kas arī savā veidā ir izsūtījums. Vai drīkst, es padalīšos nedaudz izsūtījuma kontekstā ar vienu tādu runāt, jo izsūtījums ir viena no grāmatas centrālajām tēmām. Un ilgas, kas ar to saistīts, ilgas pēc ģimenes, vai arī nespēja aprast ar vietējo vidi, brīnums par daudz ko tur, arī savā veidā ziemeļnieku pārākums, viņš ir no Turīnas, un arī viens no motīviem, kas viņu pārsteidz, ir tas, ka tur nav labierīcības, normāls nav noskalojumā tolete. Viena ir centrā uzcelt, bet neviens to nelieto, izņemot puikas laiž kuģīšus podā un tam līdzīgi. Bet par izsūtījumu runājot, pirms kādu laiku es esmu diezgan daudz pasniedzis priekšmetus arī universitātē, kas saistīti ar ebreju literatūru. Un viens no, piemēram, tādiem bībliskiem, klasiskajā ebreju literatūrā aprakstītiem nežēlīgākā soda veidiem ir izraidīšana no kopienas. Kas tajā laikā nozīmē, piemēram, to, ka cilvēks izraidīts no kopienas, vai tā būtu sieviete vai vīrietis, momentā zaudē saikni ar savu pārējiem sabiedrības locekļiem, iztiks līdzekļus un lēni un mokoši un diezgan ātri, lēnām un ātri mokoši nomirst. Un minot, teiksim, šo faktiski nāves sodu veidu saviem studentiem, es nereti, jāsaka, tiešām daudzreiz esmu saskāries ar tādu latviešu viensētnieku studentu iebildumu, ka teikdams, ka lūk, šo cilvēku izsūtīja un izraidīja no ciema, un atskan iebildums, un tad, vai tad viņam vienam nebija labāk dzīvot? Bet interesanti, jā, ka trimda pasaules literatūrā ir viens no senākajiem vispār traģēdijas sižetiem, pēc brāļa nogalināšanas vai pēc radinieku nogalināšanas droši vien lielākā traģēdija, kas ar cilvēku varēja notikt gan Bībelē, gan citās eposos, ir izsūtījums, atrašanās trimdā. Arī Mahabharātā ir trimdas tēma ļoti dramatiski atspoguļot. Tā ka tas ir kaut kas tāds sens un droši vien cilvēku dziļi aizskarošs. Es esmu arī domājis, nereti pie sevis tā cīniski domājis par to, kāpēc tad latviešus izsūtīja Padomju Savienībā uz to Sibīriju. Kas tas tāds pa paņēmienu? Tas taču ir tik sarežģīti, loģistiski, un finansiāli tos visus nodrošināt transportu, pēc tam izmitināšanu, tur uzraudzīt viņus kaut kā. Kāpēc? Ja grib tikt vaļā, nogaliniet galu galā. Bet nē, arī ar kaut kādu tādu arhaisku, arhetipisku attieksmi, arī tā padomju vara saprata, ka izsūtīšana ir ietekmīgs paņēmiens, kā salauzt arī nacionālo dvēseli vai garu. Viens no Levija motīviem līdztekus trimdai un izsūtīšanai, viņš pats ir izsūtītais, bet uzreiz tekstā var redzēt, ka viņš ir savādāks izsūtītais pateicoties savam ārsta statusam, nekā, piemēram, kuģu būvētājs, kas arī ir izsūtīts un tur dzīvo nožēlojamos apstākļos, dala vienu ēdienu porciju ar biedru. Bet viens no motīviem, kas ir ļoti līdzīgs izsūtīšanai un kam Levija pievērš ārkārtīgu uzmanību no grāmatas sākuma līdz beigām, ir tā laika laucinieku un zemnieku emigrācija. Es pats to uztvēru sākotnēji tā, ka šī emigrācija faktiski iznīcina zemnieku kultūru, ko es pētīju dažādās citos savos darbos, tie ir akadēmiski universitātē, un emigrācija zemnieku kultūru vienkārši iznīcina, tāpēc, ka nojauc klasisko sabiedrības struktūru, ģimeņu struktūru, un tā aiziet bojā. Bet kādā veidā, tev šķiet, kādā veidā šī emigrācija ir salīdzināma ar izsūtījumu? Jo emigrācijā cilvēks lielākoties kaut arī ekonomisku spaidu dēļ vai ekonomisku motīvu dēļ dodās vairāk vai mazāk labprātīgi. Meklējams labāku dzīvi. Ir runa par emigrāciju uz ASV droši vien. Tā laika itāļu emigrācija pārsvarā notika uz abām Amerikām. Trūcīgākie cilvēki emigrēja uz Amerikas Savienotajām valstīm, un tie, kam bija vairāk naudas, tie emigrēja uz Argentīnu un Brazīliju. Kas interesanti, jā, tie emigrācijas viļņi, mēs tos arī lasām gan literatūrā, gan kino, redzam, stipri ietekmēja
gan to donoru valsti, gan to uzņēmēju valsti. Gan tā itāļu mafija, kas veidojās, vai īru kopienas, arī īru mafija taču bija ASV. Arī no īrijas milzīgi daudz cilvēku emigrēja gadsimtu laikā uz Amerikas Savienotajām valstīm. Es nezinu, uz to var skatīties noteikti gan kā uz traģēdiju, gan kā uz sociālu traģēdiju, uz kultūras traģēdiju, kas maina konkrētas zemes dzīvesveidu un likteni. Te pašā laikā tas ir agrīnā globalizācija jau toreiz, kas radīja mūsdienu pasauli tādu, kāda tā ir, kādu mēs to zinām un nereti mīlam. Viens no Levija aprakstītajiem emigrācijas fenomeniem ir tas, ko es nosauktu par nespēju emigrēt. Un proti, ka cilvēks aizbrauc, nodzīvo citā valstī, piemēram, Amerikā, ilgstoši, kaut vai 20 gadus, bet tā arī nekāda jaunās mītnes zemes, ne ēdienu, ne kultūru nepieņem, un atgriežas atpakaļ, it kā nekur nebūtu bijis. Kas nosaka, tavuprāt, nespēju emigrēt? Atgriešanās arī, kā mēs zinām, no Borges ir viens no 4 pamatsižetiem pasaules literatūrā. Tā ir Odisejas sižets. Mēģinājums tikt atpakaļ uz mājām un tas, kādas tu atrodi savas mājas, vai tu tur atgriezies un esi tiešām mājās, vai tu esi pilnīgi cits un mājas ir pilnīgi citas kļuvušas. Bet tas Levija motīvs ir tāds, ka cilvēks atgriežas, it kā nekur nebūtu bijis. Es domāju, tas ir mīts. Lai gan man patīk ideja par to, ka jebkura ceļojuma, un arī turisma ceļojuma, mērķis ir atgriezties. Un tas ir svarīgākais. Un jebkurš ceļojums kļūst par ceļojumu vai par piedzīvojumu tikai ar domu, ka tu atgriezīsies agri vai vēlu atpakaļ un varēsi, atkal būt tāds pats, kā bija, vai pastāstīt visiem tuviniekiem, radiniekiem un draugiem, kā tev ir gājis. Tas piepilda ceļojumu ar jēgu. Bet, kas interesanti, Itālijas sakarā vēl, es bieži esmu atkal un atkal ar pārsteigumu atgriezies pie tā atklājuma, pie fakta, ka Itālija tik ļoti sadalīta ziemeļos un dienvidos. Un mēs nereti to aizmirstam, mēs uztveram, Itālija ir Itālija, itāļu kultūra, itāļu virtuve, itāļu kino, itāļu literatūra, bet mēs no ārpus nepamanām. Arī ceļojot uz Itāliju, mēs aizbraucam uz kādu konkrētu vietu. Un mēs to redzam to konkrēto vietu, bet to milzīgo robežšķirtni starp ziemeļiem un dienvidiem, kas joprojām pastāv, mēs īsti neapzināmies. Un arī paši itāļi, acīm redzot, līdz galam neapzinās. Un kas mani pārsteidz, pirmkārt tas Levija pārsteigums, kad viņš konstatē, kādi ir tie dienvidi. Viņš to arī nebija zinājis. Viņš to nebija zinājis un arī nebija bijis. Un kā tas, kā viņš pats uzskata, maina viņa visu dzīves uztveri un tā tālāk. Bet kā grāmata arī noslēdz, kā es pamanīju ar tādiem programmatiskiem, politiskiem uzstādījumiem, kas ir jādara, lai uzlabotu dzīvi. Šie uzstādījumi mani sajūsmina. Tāpēc, ka naivi? Nē, es neesmu iztenojis šo sapni, bet man aizraušanās gadiem ir bijušas dažādu grāmatu kolekciju, vākšana un tam līdzīgi. Un viena no grāmatām, ko es vienmēr manu uz galdiem, vismaz Dienvidu Itālijā, ir dažādi veidi grāmatas un brošūras, kas veltītas. Kas ir dienvidu jautājums? Kā atrisināt dienvidu jautājumu? Vai dienvidi ir problēma? Kā uzlabot saimniecisko dzīvi dienvidos? Vai dienvidiem ir cerības? Vai dienvidiem ir nākotne? Un tam līdzīgi. Dienvidu jautājums vienmēr bijis ļoti sarežģīta problēma Itālijā, un kas saistīta ar aizvainojumu. Piemēram, daudzi no apvienotās Itālijas arhitektiem, no politiķiem, kas tajā laikā darbojās, nav nekad bijuši Itālijas dienvidos. Pastāv ārkārtīgi daudz aizspriedumu savstarpēji par cilvēku dzīvi un uztveri un dzīvesveidu. Un arī sabiedrība funkcionē bieži vien
man ir ļoti maza pieredze ar Itālijas ziemeļiem. Bet, teiksim, pat mūsdienās, ja mēs nerunājam par Itāliju, es esmu pamanījis, ka dienvidos, piemēram, strādājot kopīgi pie kaut kāda projekta vai pie, piemēram, manā gadījumā pie publikācijas projekta, dienvidos ir vērojama ļoti augsta sadarbība, nepārtraukts kontakts. Bet ziemeļos parādās tas, kas drīzāk šeit Baltijā vai Skandināvijā vai Vācijā, kur vairāk jau parādās konkurence, kurš būs, teiksim, ieņems galveno vadošo lomu un tam līdzīgi. Dienvidos tā savā ziņā ir nepieņemama rīcība izvirzīt sevi pāri par kopienas vai grupas interesēm. Tas ir tāds mans vērojums. Man interesētu, es nezinu šo jautājumu, atbildi šo jautājumu varbūt uzzini. Kad parādījās šāds te dalījums ziemeļos un dienvidos, vai senās Romas laikā jau bija kaut kas tāds, vai tomēr nē? Vēsturiski tas ir, es negribētu šai ziņā pat. To bieži saista ar industrializācijas laiku, ja, kad ziemeļos attīstījās rūpniecība. Un kas ļāva tai uzplaukt? Politiski un saimnieciski, jā, bet man šķiet, ka es meklēju atbildi, un man Levija rakstītais personīgi ir tāda atbilde, ka zemnieku kultūras noslēgtība, savā ziņā inertums, noslēgtība, nevēlēšanās saskarties ar jebko no malas. Levija skaisti apraksta, ka, piemēram, jau romieši pārvietojas tikai par galvenajiem ceļiem. Tur pašos dienvidos, tajā Bazilikatā vai tālaik Lukānijā vai vispār, es teiktu, arī Kalabrijā un Sicīlijā, jebkura veida zemnieku kultūrai vāras pārstāvi, vai tie būtu kāds no iekarotājiem, piemēram, arābi, vai tie būtu romiešu kareivi, šiem zemniekiem ir sveši, viņi dzīvo savādāk, viņi domā savādāk, viņu rūpes ir saistītas ar klasiskajiem rāžas cikliem, un arī tādā antropoloģijā, protams, ka zemnieku kultūra saglabājās, piemēram, zemnieku rituāli un pasaules uztveri līdz pat nesenam laikam saglabājās klasiskajos katoļu svēto gājienos, kur šie gājieni ietver, piemēram, no katoļu reliģijas viedokļa neparastākās lietas, kas saistīts ar lietus piesaukšanu sausuma periodos, ar svētajiem, kas ir saistīti ar noteiktiem kokiem, viss tā koku mitoloģija, koku svētie, gājiens noteikta, gājiens saistīts ar rāžu cikliem, tā ir pavisam nesena pagātne. Līdz ar to neviens no oficiālajām varām, lai kāda tā būtu, nav spējuši to zemnieku kultūru iedragāt. Tas ir, manuprāt, ka, ja man prasītu, tad Levija grāmatas tas pats koncentrāts un sāls ir saistīts tieši ar to pamanīšanu. Zemniekiem vispārie ir viņi, un arī attiecībās, piemēram, kādas grāmatā veidojās izsūtītajiem pašam Levija ar ciemata vai apkārtējo ciematu iedzīvotājiem, zemniekiem, ar pavāri un kalpotāju Džuliju, ir būtībā attiecības nekad nav līdz galam tādas īstas, tur vienmēr paliek distants, jo šī plājas ir nepārvarama. Tā nošķirtība, vēl viens, man liekas, spilgts piemērs Itālijas sakarā ir Sardīnija, kas gan pat neuzskata sevi par Itālijas sastāvdaļu. Ir sardīnieši separātisti zināmas, bet kā Sardīnijā tā aiziešana kalnos vai izdzīšana kalnos, to banditi, tas fenomens, kad cilvēku izbano no sabiedrības un viņš dzīvo un pilnīgi nošķirt un ar vienu nekontaktējas un reizēm tikai kaut ko nolaupa vai atriebi kādu slepkavību. Un tas arī tāds noslēgts dzīvesveids, kas joprojām ir saglabājies kopš, domāju, viduslaikiem, pat agrākiem laikiem tāds nemainīgs. Tā kā man nekad nav patikusi doma vai teorija par nacionālo raksturu. Gan lasīt ir interesanti tos nacionālā rakstura aprakstus, bet es domāju, ka tā teorija tikpat nezinātniska kā rasu teorija. Un es negribētu piedēvēt itāļiem kaut kādu nacionālo raksturu, bet... Pagaidām vēl nav izveidojis. Bet ir nepārprotami kaut kādas kultūras tradīcijas un pazīmes, un ir vienojošā kultūra, kas veido noteikti attieksmi. Un viens jautājums, kas man ir vienmēr mulsinājis, ne tik daudz lasot, es neesmu
tik daudz lasījis itāļu. Es gribētu vairāk lasīt itāļu literatūru, tāpēc man bija kādreiz sapnis iemācīties itāļu valodu. Bet skatoties itāļu kino, pēckara kino, kur tā tēma par atgriešanos dzimtajā ciemā pēc kara ir ļoti bieži apspēlēta, un tās filmas, tās melnbaltās itāļu ļoti realistiski uzfilmētās filmas ir pilnas ar sāpēm, ciešanām un drāmām, bet tur vispār netiek pacelts jautājums par kaut kādu politisko nožēlu vai vainas apziņu vai nacionālās vainas, kolektīvās vainas apziņu. Un es domāju par šo jautājumu arī domājot, kas mūsdienās bieži vien tiek pacelts runājot par Krieviju. Un no Krievu emigrējušās inteliģences atskan tādi aizvainoti, neizpratnes pilni jautājumi, kāpēc mums būtu jāuzņemas vainas sajūta par to, ko dara Putins. Un atkal no mūsu puses mēs sakām, bet kā jūs taču esat Krievs un kāpēc jūs neko nedarat, lai apturētu. Šis te diskurs, viņš ir reāls, viņš notiek šobrīd, un tur pastāv kaut kāda neizpratne. Mums ir kaut kāds rietumos izveidojies priekšstats par to, ka sabiedrībai vai nācijai ir jāuzņemas kolektīvā vaina. Un mums ir spilgts piemērs Vācija pēc nacisma visu to attīrīšanās periodu, lustrāciju un kolektīvās vainas uzņemšanos. Bet, ja mēs sākam domāt par šādu fenomenu plašāk, tad izņemot Vācijas piemēru, mēs to neatrodam. Itālijā nekas tāds nebija noticis. Nē, zemnieki ieskatā vainīgi ir viņi. Zemnieki vainīgi? Nē, zemnieku ieskatā vainīgi ir viņi. Kādi citi? Kādi citi, jā. Ka mēs paši, itāļi, būtu pieļāvuši kaut kādu fašistisku režīmu, nē. Muļķības. Par to gal galā arī itāļi paši taču Musolīnī pakāra, vai ne? Jā. Tie nebija amerikāņi. Bet zemnieku ieskatā tā vienkārši notiek. Tā laika mainās. Tā vienmēr notiek, jā. Vai tu pats sarunas noslēgumā, vai tu pats būtu izvēlējies tulkot šo grāmatu? Es nezinu īsti. Man ir šaubas par šīs grāmatas aktualitāti. Tas, ka kā literatūras piemineklis, tā ir ļoti interesanti un noteikti lasām šodien. Bet varbūt, ka tu esi atradis to, kāpēc šī grāmata ir aktuāla. Jā, man liekas aktuāli. Mums šobrīd Latvijas. Man liekas aktuāli. Man liekas tieši ar to, ka tā zemnieku kultūra pēc domāšanas ir salīdzinājuma, kā man liekas, kā daudz cilvēku domā šeit pat Latvijā. Mums tādi ir vēl, tādi tradicionāli zemnieki. Nē, es domāju, tie tieši pats tāds vispārējais domāšanas veids. Jā. Inertums, svešu cilvēku vaina un tam līdzīgi. Jā, citu vainošana visās nelaimēs. Bet citus vainot, sevi žēlot ļoti palīdz. Tā ir terapija. Sevi žēlot vienmēr patīkami. Ilmār, liels paldies par sarunu un liels paldies.